Ja gadījumā režīms, ārstnieciskā fizkultūra, mīkstā kakla apaklīte un, protams, ko mēs ļoti labi zinām, tie ir dažādi medikamenti, tie ir dažādi pretiekaisuma līdzekļi, tie var būt dažādi galantamīni, gabapentīni, tie var būt B-grupas vitamīni, tie var būt mikrocirkulācijas uzlabojuši preparāti, tie var būt diurētiķi un tā tālāk. Ja tas nedod efektu, tad mēs piedāvājam pacientiem, ja tās ir diska problēmas, tad mēs viņiem piedāvājam šos diskus mainīt. Jāsaka atklāt, ka lielākā daļa cilvēku ļoti uztraucās par to, kakla daļā operācija, kas būs, kas notiks. Nenoliedzami jāsaka, ka šī pieredze, ko mēs esam uzkrājuši, ir tik liela, ka mēs taisām kaklā neliels kosmētisks grieziens, kas būtībā nebūs redzams vēlāk nākotnē nemaz pacientam, jo viņam ir šie griezieni notiek horizontālā veidā, un viņi būs pilnībā iegulsies ādas krokā. Rētos gadījumos, ja ir vairāk diski jāņem varbūt tas grieziens būs nedaudz garāks, bet viņš būs aptuveni 4, varbūt 5 cm garš, bet mēs ļoti minimāli invazīvā veidā varam pieiet pie mugurkaula pie skriemeļiem, un mēs varam šos diskus diezgan viegli izņemt laukā. Protams, ka mēs visu šo operācijas laikā izmantojam mikroskopu. Tātad mikroskops mums no 10 līdz 12,5 reizes palielinājums, un ļoti labā vizuālā kontrolē ar mikroinstrumentiem strādājam, varam pilnībā šo disku izņemt, atbrīvot muguras smadzenes, atbrīvot nervus. Tad, ko tad mēs ievietojam vietā, izņemot šo disku laukā? Šeit ir parādīts pilnīgi oriģināls implants. Tādu pašu arī izmanto cilvēkam. Šis nav demo variants. Tās ir speciāls tāds polimēra veidojums, kurš ir piepildīts, cauriņš ir piepildīts ar tādu mākslīgo kaula granulām. Viņam ir jāieaug iekšā pilnībā, aizvietojot šo disku. Un pašā implantiņā ir redzami tādi metāliski 3 punktiņi. Tas ir viena iemesla dēļ tikai, ka pats implants rengenā nebūs redzams pēc tam vēlāk pēc operācijas, bet pēc šiem metāliskiem punktiņiem mēs varēsim redzēt implanta stāvokli. Daudz jaunāka un daudz efektīvāka metode jauniem cilvēkiem sevišķi ir aizvietot šos diskus ar mākslīgiem diskiem, tātad diska protēzēm. Diska protēzes ir dažādas, un Latvijā ir pieejams arī vairāk veida, bet jāsaka godīgi, ka atšķirība ir tā, ka ja mēs ar šādu nekustīgu implantu mēs iegūstam nekustību šam kaklam, tad ar diska protēzi mēs būtībā atjaunojam viņam kustību šajā pašā segmentā. Un tas ir ļoti būtiski sevišķi jauniem cilvēkiem. Ja cilvēkiem ir vairāk kā 60, 70 gadu, varbūt tās, ka tad viņam nav nepieciešama šī protēze, bet jaunam cilvēkam, ja viņam ir 20, 30 gadu, protams, ka ļoti svarīgi ir atjaunot šīs kustības. Ļoti daudz cilvēku jautā, cik tad pats implants kalpo, vai viņš nav pēc kāda laika jāņem laukā, vai viņš nenodilst, jo viņi ļoti specifiski metāla sakausējumi, kas parasti tiek izmantot, tur ir 6 veidi metāli, gan molibdēns, gan kobalts, gan alumīnijas, nedaudz, gan arī ir titāns klāt, protams, kas ir kā viena no bāzes elementiem, bet pa vidu viņam ir polimēra tā saucamā lodīte, vai tā virsma, kas saskarās ar šo kustīgo daļu. Un šim polimēram daudz jautājumu nav tā, ka pēc kāda laika viņš nodilst. Jāsaka tā, ka nepavēlti medicīnā tehnoloģijas ir tik specifisks un viņas tiek attīstītas, pilnveidotas tādā līmenī, ka viņiem šo kustību daudzums, ko var veikt šie lodīti, ir 10 miljoni. Tas nozīmē, ka, ja mēs pieņemam, ka šādu kustību amplitūdu kakls izdara 80 gadu laikā, tad tas nozīmē to, ka implants ir 80 gadu garantija viņam tiek dota. Ja? Tad ļoti augsta garantijas pašam implantam. Kā notiek šīs operācijas, mēs vienā dienā iestājās pacients, tajā pašā dienā ir operācija, nākamajā dienā mēs viņus pieceļam kājā, un varbūt tās jau aiznākamajā pacients tiek palaists mājās. Nenoliedzam, ka negribētu to viņu sasolīt, ka pēc nedēļas jau pacients varēs iet uz darbu, jo, kā zināms, brūcis mums dzīs tikai aptuveni 2 nedēļas, tad izņem to kosmētisko ādas šuvīti, bet jāsaka tā, ka es vēl lieku viņiem nesāt apaklīti 2-3 nedēļas, un varbūt tās, ka reāli, ja cilvēkam tomēr ir nopietnas darbs, tad, ātrāk pa kādām 3-4 nedēļām, varbūt tās pat līdz 6 nedēļām es viņiem nerekomendēšu iet uz darbu. Bet ir bijuši arī izņēmumi, kad pacienti jau iet ļoti ātri atpakaļ uz darbu, un ja jums ir darbs, kas nelauž kaulus, sēdēt pie datora kabinetā vai kaut ko vadīt, to jūs varat darīt varbūt tās jau arī pēc 5 vai 7 dienām.